palūgšu to prezentāciju. Jā, labdien, kolēģi! Man liekas, ka mantojuma cilvēki ir gatavi uzvilkt savus formas darbus un vienmēr to ir darījuši, un savā ziņā mēs esam misionāri. Vienmēr bijuši un arī būsim tādā situācijā. Varētu tos slaidiņus? Jā. Tu tā labi pateici slaidiņus. Slaidiņus, jā. Tieši tā. Tas bija atslēgas vārds. Manā stāstījumā atbalsosies diezgan daudz, ko kolēģi jau ir teikuši šodien. Un runāšu es tā kā sēžot uz diviem krēsliem. Viens ir ICOMOS Latvija, kas ir padomdevēja institūcija UNESCO. Un tā kā Latvijā nav, diemžēl, vēl aizvien zilā vairoga komitejas, bet ICOMOS ir viena no dibinātāju institūcijām šādai te komitejai, tad cenšamies darīt visu, ko varam, lai līdz kolēģiem nonāktu tās zināšanas, kas ir starptautiskas šajā jomā. Un runāšu no otra krēsla, kas ir kultūras institūcija, un ko te pati kultūras institūcija var darīt, jo, protams, ka mēs saprotam, ka būsim gatavi paši un ko mēs varam darīt pirms iestājās kaut kas nelāks. Jā, visi šie objekti, nerunājam tikai par militārām darbībām, dažādas krīzes, ar kurām mēs saskaramies šodien. Visi šie kadri, šīs vietas, svarīgi objekti, svarīgs saturs, bet kāpēc svarīgs? Tāpēc, ka tas ir cilvēkiem svarīgs un vietējām kopienām, ko tas nes. Un tieši tāpēc Prinča Klausa fonds ir izvēlējies, viens arī, kas ļoti aktīvi iesaistās kultūras mantojuma aizsardzībā, ir izvēlējies par savu moto, ka kultūra ir pirmā nepieciešamība, tātad pamatvajadzība. Ja mēs skatāmies uz civilo aizsardzību, kas nodrošina pamatvajadzības, tā tad arī kultūrai tur ir sava vieta. Un ICROM, kur es vēl pieminēšu šo organizāciju pēc mirkļa, arī izvēlējusies savu moto, kultūra nevar gaidīt šādās situācijās. Tātad arī mēs nevaram gaidīt, ka kaut kas notiks, un tad pievērsties kultūrai. Jā, un Itālijā 16. gadā, kad notika zemestrīce un glābēji, kad ļoti daudzas vēsturiskas pilsētas tika skartas un daudz mantojuma objekti gāja bojā, principā neatjaunojami. Glābēji, protams, cilvēki vienmēr prioritāte, bet arī starp prioritātēm ielika maziņa Norsijas pilsētiņas piemērs Madonna Dolorata gleznu, kā prioritāri glābjamo, prioritāri evakuējamo un kāpēc. Un tas vārdiņš man stāv acu priekšā no tā slaido mākoņa, ko tikko mēs kopīgi uztaisījām, un pašā viducītī bija cerība. Tāpēc, ka šī glezna simbolizēja cerību vietējai kopienai, viņi saprata, ka tas dos to izturēt spēju vietējai kopienai, un tas ir jāglāb prioritāri. Diemžēl šī bildīte nav ar šo Madonu, bet ir tieši tas pats laiks. Šo es atstāju oriģinālā, tāpēc, ka ICROM nodrošina ļoti daudz mācības kultūras mantojuma cilvēkiem. Un šis ir ļoti labs slaids, kurā pateikt, kas tad ir gatavība. Kas ir mūsu gatavība, mūsu kā kultūras institūcija. Tā ir efektīva un laikā sniegta atbilde krīzes situācijā. Un, lai tā būtu efektīva un laikā, mums ir jākrāj un jātīst pašiem savas zināšanas. Zināšanas un ekipējums, kā lai to citādāk nosauc. Un tur tās 5 pamatlietas arī ir. Agrīnā brīdināšana, un mēs esam šajā kultūra tajā ir iekšā. Plānošana, ko mēs plānojam kopīgi ar saviem partneriem, ekipējums, nodrošinājums, tā skaitā arī drošās patvērtnes. Tas ir arī komandu veidošana, cilvēki, tīklojumi un visbeidzot mācības un vēlreiz mācības. Lūk, un ko tad mēs katra tā kultūras institūcija varam darīt, saprotot to, ka paši vien vilksim tos formas darbus un paši vien sargāsim, tad, kad būs tās iespējas. Mēs varam censties vispirms saprast tos apdraudējumus, jo katra tā kultūras institūcija mēs esam unikāla, pati pa sevi ar savu unikālo saturu vai čaulu, un mums tie apdraudējumi var būt dažādi. Piemēram, es runāšu bibliotekas vārdā, mums ir papīrs, mēs esam ļoti, ļoti trausli, bet tikpat labi arī tas ir muzejam. Tātad saprast tos savus apdraudējumus, analizēt tos riskus visus un saprast, kam sagatavoties.
Šodien īstenībā vairs nerunā tā kā agrāk visa risku plānošana bija balstīta un tika būvēts scenārijus konkrētiem riskiem. Šodien skatās īstenībā gatavību daudz globālāk. Ja mēs būsim gatavi vienam riskam, plus mīnus, mēs būsim gatavi visiem riskiem. Jā, šīs spēles ar risku scenārijiem pašiem mēģināt saprast ļoti daudz var atklāt tādās situācijās. Arī tā teikt, kolēģu gatavību un emocionālo gatavību. Jā, un līdz pat šīm plānošanai un mācībām. Jā, un aicinājums, kāpēc man ir tas gods ar jums runāt šodien, ir tāpēc, ka esam piestrādājuši pie dažiem rīkiem, kas var būt noderīgi mums, Latvijas mantojuma institūcijām. Tās ir tapušas latviešu valodā un gribu vienkārši jums tās ieskicēt, kuras jūs varētu ikdienā izmantot. Viens no tiem ir Latvijas standarts, ko Nacionālā biblioteka iniciēta tulkošanu, un ar Latvijas standartu tika pieņemts informācija un dokumentācijas sadaļā gatavība un reaģēšana ārkārtas situācijās. Šis standarts ir tieši arhīvu, biblioteka, muzeja krājumiem. Tās ir kā vadlīnijas tieši plānu izveidošanā, un īstenībā standarta mērķis bija arī vērst reaģēšanas dienestu uzmanību. Ja? Jo skatoties uz to, arī glābšanas dienesti varētu saprast labāk kultūras institūciju problēmas. Ko tas nedod, tas nav precīzs, ja, praktiskais ceļvedis, tas nedos, nebūs ļoti konkrēts, būs ļoti vispārīgs instruments. Un maziņš ieskats tajā, jo standarts tomēr ir maksas pasākums, un tad tā, vai jums ir vērts viņu pirkt vai nav vērts viņu pirkt. Principā standarta saturs ir arī visa, kā notiek mūsu krīžu situāciju plānošanas process. Sākot jau, ko es jau tikko minēju par riskiem un situāciju plānošanu, par to, kā mēs rīkojamies reaģējot, kā notiek šādu reaģēšanas posmu pārvaldību un koordināciju, tad kas notiek īsi pēc tam, atkopšanās procesa laikā, tad kā strukturēt mācības, un arī, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs, arī bez terminiem, jo starp citu termini ir svarīgi lieta, lai mēs runātu vienā valodā, arī ir tādi rādītāji, kopīgi rādītāji, lai mēs saprastu, vai mēs plānojam efektīvi šīs te reaģēšana krīzes situācijās. Tas ir par standartu. Lūk, jau pieminētā IKROM, Starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs bāzēts Romā, bet arī viena no UNESCO padomdevēja institūcijām ir izstrādājusi brīnišķīgas vadlīnijas, un velosipēds nav jāizgudro divreiz, tāpēc mēs šo, kā IKOMOS Latvija ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu latviskojām šīs vadlīnijas, un arī paldies tiešām nozares ekspertiem, kas tās palīdzēja latviešu valodā caur terminoloģiju arī ienest. Un šī grāmatiņa vadlīnijas ir pieejamas IKOMOS Latvija un arī paši IKROM mājaslapā, ikvienam pieejamas, un kam tās ir domātas. Domāts kultūras mantojuma profesionāļiem, protams, mums arī institūcijām, bet arī humanās palīdzības organizācijām, jo bieži vien pasaulē tieši šī humanās palīdzības organizācijas, kas reaģē un strādā civiliedzīvotājiem, ļoti bieži arī palīdz kultūras mantojumam. Un civilās aizsardzības un militārajiem personām glābējiem, lai redzētu to problemātiku, ar ko saskarās kultūras mantojuma objekti. Teiksim tā, ja standarts ir vairāk šis plānošanas process, tad šīs vadlīnijas mēs varam ņemt un iepazīties un iemācīties, kā reaģēt tad, kad nelaime jau ir notikusi. Un tad, kad krīze jau ir iestājusies, un tā ir pirmā palīdzība kultūras mantojumam, tad tā kā principā šī rokas grāmata ir nākamajam posmam. Un būvēta tieši tāpat arī kā situācija, vispirms kā mēs analizējam notikušo situāciju, lai nerastos haoss un neizpratne, kā mēs saplānojam prioritārās glābšanas lietas, kā mēs sniedzam to pirmo atbildi līdz pat pirmiem tādiem atkopšanās posmiem. Un kas ir ļoti interesanti, te arī Baiba uzdeva jautājumu par nemateriālo mantojumu. Šī rokas grāmata apskata arī nemateriālā mantojuma tā kā aizsardzību, palīdzību nemateriālam mantojumam šādās situācijās, jo
vissvarīgākie šeit ir cilvēki, tie cilvēki, kas ir nemateriālā mantojuma turētāji, un kā mēs pasargājam viņus, un kā arī izmantojam viņu tradicionālās zināšanas, lai mantojums tiktu atkal atkopts pēc krīzes. Rokas grāmata 2 daļās, otra daļa ir praktiskie padomi, kur praktiskie padomi tātad 2 daļām pēc katastrofas bojājumu un risku novērtējumam un saglabāšanai un stabilizācijai, sākot no veidlapām, līdz pat schēmām, līdz pat arī, ko mūsu eksperts arhitekts palīdzēja latviskot objektu stabilizācijas tādiem būvtehniskiem risinājumiem. Tātad padomi tiek uzmanība vērsta uz lietām, kur lai neiestātos sekundārie riski, ja, jo bieži vien mēs metamies azartiski palīgā, bet tādā veidā mēs varam arī novest mantojumu līdz sekundāriem riskiem, tā kā būt uzmanīgiem, un vēl papildus lasām vielu katrā, tā kā šis ir ļoti vērtīgs, tikko svaigi latviskots resurs. Jau pirms gada, bišķiņ pat vairāk, arī ar Kapitāla fonda atbalstu latviskojām arī šīs UNESCO un IKROM mazo rokas grāmatu tieši mantojuma evakuācijai ārkārtas apstākļos, ja līdz kaut kam tādam nonāk. Un šī rokas grāmata ietver darbu secību, jo arī tas ir ārkārtīgi filigrāns darbs. Šo rokas grāmatu var izmantot gan pirms krīzes, gan pēc vai krīzes laikā. Protams, cilvēki ir pirmie, bet tad, kad mēs tiekam pie tā savu mantojumu, tad kā mēs varam rīkoties arī, lai neiestātos visi šie sekundārie riski, jo evakuējot arī tas ir Otrā pasaules kara piemērs, ļoti daudz, kas var pazust arī ceļā un arī būt ceļā apdraudēts. Tāpēc vienmēr jau saka, ka tur, kur ir, es par kolekcijām varu runāt, kur atrodas kolekcijas ir drošākā vieta, bet ja nekā, tad ļoti rūpīgi apsargāti un pēc ļoti filigrāniem priekšrakstiem. Lūk, šī rokas grāmata arī varētu palīdzēt. Un tad tas mans otrs krēsls mazliet ieskicējumam tā jums pirms pusdienām mūsu pašu institūcijas. Es zinu, ka daudzas citas kultūras mantojuma institūcijas Latvijā strādā. Tas ir tikai mūsu Nacionālās bibliotekas piemērs. Mēs esam ceļā, es teiktu, varbūt pusceļā līdz tādai gatavībai, bet zinām, ka gatavi jau nebūsim nekad, jo katra situācija atšķirās. Bet vismaz kaut kāds drošības pilvens. Mums ir tapis krājuma aizsardzības plāns ārkārtas situācijās 3 daļās. Es teiktu tā, plāna projekts, kamēr tas nav kārtīgi iztestēts, es to neuzskatīšu par pilnīgi gatavu. Bet tā tad ir šis plāna projekts, ir 3 daļas, kā redzat, esam arī izgājuši visam risku izvērtēšanas un savas esošās situācijas saprašanai cauri. Esam izdarījuši to, kas plus mīnus būtu vajadzīgs gatavībai, un vissvarīgākais tur, protams, ir cilvēki, komanda, kas būs tie, kas rīkosies, kā viens ar otru sazināsies, un kā mēs satiksimies, tā teikt. Un arī tie materiāli, cik ir mūsu iespējās, kas tad ir tie materiāli un cik tā mēs paši sev varam palīdzēt, un kur ir tā robeža, kur vairs jau paši nevaram. Un pats arī rīcības plāns, kas vairāk tiešām sastāv no schēmām, kur kā rīkojamies ar krājumu, kā to šķirojam, kur pārvietojam, ļoti specifiski tieši bibliotekas krājumam un dažādas rīcības schēmas. Tā kā tas ir tāds darbiņš padarīts. Bez šiem riskiem ļoti smagi un grūti iet ar glābšanas prioritātēm, saprotot, ka mantojuma sargātājiem viss ir ārkārtīgi vērtīgs un ārkārtīgi glābjams, bet vienmēr atgādinām kolēģiem, ko jūs varat vienā minivenā ievietot, tas jums ir tikai jāatlasa, bet tur ir asaras un sāpes, bet ar to mēs ļoti strādājam. Kā jau es teicu, tā kā mums nav zilā vairoga komiteja vēl nav Latvijā, mēs atļaujamies un arī ar IKOMOS vārdā sazināties arī starptautisko zilo vairogu, prasīt dažādas padomus. Un viens, ko viņi mums iedeva uz AIKOM Austrija piemēra, ir izveidot šo te prioritāšu zīmi, ar ko apzīmēt savos krājumos, bet tikai krājumos un tikai krātuvēs, glābšanas prioritātes.
un atļauj arī to adaptēt Latvijai, ko mēs ļoti ceram. Arī tad būs kāds solis kopā ar Kultūras ministriju, un mēs to varēsim arī priekš citām Latvijas institūcijām. Interesanti ir tas, ka arī šī zīme nav vienkārši zīme, bet arī ir atstarojoša, ko tātad arī pie elektrības padevas pārāvumiem ir iespējams arī glābējiem redzēt, kas atrodas mūsu kolekcijās, mūsu krātuvēs, teiksim tā. Ir neliels ekipējums sagādāts, protams, komanda, un lokalizēts tas, kur atrodas tās mūsu visu kopīgās vērtības. Gatavībā ir arī bez plāna tādas mazās aptieciņas, ko mēs saucam, jeb ārkārtas situācijas kastes, pavisam nelieliem, jo, kā teica mūsu igauņu kolēģi, ja būs mazām krīzēm gatavs, būs arī lielām. Šis ir tādām mazākām krīzēm, bet līdz ar to 200 darbinieki ir apmācīti lietot šīs kastes. Viņi arī zina kopā ar instrukcijām, kas un kā var tikt izmantots. Protams, atkopšanās tam posmam ļoti svarīgs ir kolēģu tīklojums, un mēs jau te visi mantojam kolēģi, viens otru zinām, pazīstam, un tas ir ārkārtīgi svarīgs resurs šādās situācijās arī, lai viens otru balstītu. Lūk, un visbeidzot pie secinājumiem, kas tad būtu mums Latvijas mantojuma institūcijām vajadzīgs, bet šie secinājumi nav manis izgudroti, jo tik tiešām bija brīnišķīgi iespēja civilās aizsardzības mācībās piedalīties NAME ietvaros, un šīs tad ir mūsu kopīgi tās darba grupas arī radītie secinājumi, ka, protams, zināšanas un kopīgas mācības ir bāze. Tad vienošanās par starpinstitūciju sadarbību, ko jau mēs arī te šodien darām. Tad kultūras mantojums šajā agrīnās brīdināšanas sistēmā, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo principā, ka mēs varam visu izdarīt, noslēpt, pasargāt pirms, tā teikt, resursi ir kļuvuši pavisam ierobežoti. Varbūt, ka mēs jau visu varam izdarīt ātrāk un pēc tam pasargāt paši sevi. Sadarbība ar pašvaldībām un pašvaldību civilās aizsardzības komitejām ārkārtīgi svarīgs aspekts par to kultūras mantojumu, kas ir tīpaši reģionos, bet arī Rīga. Arī Rīgā un civilās aizsardzības komiteja Rīgā. Jā, resursi mēs zinām, kultūras mantojuma institūcijas ir viens no nabadzīgākajām. Ja mēs skatāmies uz budžetiem, tad lūk šie resursi, lai mēs būtu gatavi, jo tas tomēr prasa naudiņu kaut kādu. Kas mums pašiem, šīs vērtības un to prioritizēšana, lai pilnīgi skaidrs, kas ir tas pirmais un vienīgais un visvērtīgākais, ko ņemam, ko slēpjam, un kurš paliek uz vietas. Tas ir mums pašiem mājas darbs, un arī šī marķēšana. Un te jau arī vairāk kā pieminētie dati, jo šodien bez datiem nekā, un tie ir ģeotelpiskie dati, kas būtu vissvarīgāk, kuriem mēs varētu dalīties. Un tie ir dati, kas ir mūsu pašu mājas darbs arī, ko kolēģi pieminēja, lai varētu pēc tam, ka, ja nedod Dievs, kaut ko atkal atgriezt un atjaunot, tā ir gan krājumu kataloģizēšana ļoti rūpīgi, gan digitalizēšana, gan digitālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšana, un tas ir arī stāsts par šo te kopiju, trešo kopiju ārvalstīs, uz kuriem Latvija vēl ir tikai ceļā. Tā kā jā, tie ir mūsu secinājumi, un liels paldies par iespēju šodien runāt. Paldies!